Labrīt! Šodien ir 29. oktobris, un es paceļu savas rokas un sirdi. Pateicība, mīlestība. Mūsu izdzīvošana. Tā kā atvesaļošanās mums ir dzīvības un nāves jautājums, mums katrā ziņā pilnvērtīgi jāsaglabā sadraudzība, kā mūsu izdzīvošanas līdzeklis. Mans augstākais spēks ir radījis man noteiktam mērķim. Es lūdzu viņu pieņemt manus godīgos centienus, virzīties tālāk pa garīgā dzīvesveida ceļu. Es lūdzu viņam spēku, izzināt un meklēt viņa gribu. Dievs, es esmu tavs. Lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Šajā mirklī es mainos. Mainos. Šodien man jābūt patiesam pret sevi. Atklāju, ka tā ir daļa no manas atvesaļošanās. Es strādāju ar savu programmu, lai mainītu to, kas jāmaina manī. Zelta vārdi. To es visu no tekstiņa izrakstīju. Bet, šajā mirklī es mainos. Nevaru jau es raidījumā arī visu tik atklāti stāstīt. Man jābūt anonīmam. Es esmu anonīms. Cenšos arī nebūt atkārtoties kā papagailis cenšos. Es jau vakar pieminēju, vārdus pieminēju, zinu, bet vārdi jau tādi ir 100 vārdi tādi. Jānis, Edgars, Artūrs. Es personīgi pazīstu Andris Ozoliņš, 3 gabalus personīgi pazīstu. Māris Mednieks. Ir kā vispār Latvijā Lauris, un kas bija šajā mirklī es mainos. Es šogad 5 Laurus esmu saticis sadraudzībā. 5, nekad nebiju saticis nevienu. 5, tā ir zīme. Un man bija garīgais pārdzīvojums. Un kā es mainos? Šajā mirklī es mainos. Šodien es esmu patiesis pret sevi, bet man jau liekas, tāpēc es tos raidījumus filmēju. Zini, es visu laiku, es nezinu, kāpēc, vai tas ir no bērnības, ir sarkastisma un divdomības piesitiens. Un tas varbūt tas ir tā humora izjūta. Paties. Man tie vārdi arī godīgs, paties, kauns, vainīgs. Man vēl jāmācās un jāmācās. Es nezinu īstas nozīmes tiem vārdiem. Apmēram zinu, bet īstās nezinu. Es zinu, ka es jūtos pateicīgs un mīlošs. Ar racionalizācijas piesitienu. Tā es jūtos. Emocija man ir mierīgs. Vajadzīgs. Tas man arī patīk.
Mans augstākais spēks ir radījis mani noteiktam mērķim. Es lūdzu viņu pieņemt manus godīgos centienus, virzīties tālāk pa garīgā dzīvesveida ceļu. Es lūdzu viņam spēku izzināt un meklēt viņa gribu. Jā, to es esmu uzzinājis, ka ļoti svarīgi saprast, kas es esmu. Nu, tu tāds jociņš ir, ka var ID kartē pastīties, kas es esmu, bet tas ir tikai, nu, es jau aizmirstu to vārdu, valsts vergs es esmu. Vai kalpoju valstī, tāpēc viņi man ir izsniegusi apliecību. Bet kas es esmu, es domāju, var izdomāt no kaut kādas mitoloģijas, katrā cilvēkā ir dievs iekšā. Viņš tur ir galvā paslēpies, tas dievs. Tajā smadzenēs viņš ir iekšā dievs. Un katrs cilvēks ir dievs. Vajag lasīt, es lasīšu, nu vai pētīšu mitoloģiju, kam es līdzīgāks esmu, kuram dievam, un tas arī esmu. Tā ir. Un tad es zināšu, kas es esmu. Nu, vēl mēģināšu piepīt klāt blakus sev citus dievus, un katru dzīvē sanācis tam dievam, un katru sanācis ir man. Un tā var uzzināt, kas es esmu. Un noteikti, kad es gribu būt ticīgais, palikšu garīgi ticīgais būšu. Ar racionalizācijas piestienu pateicīgs un mīlošs. Pateicīgs un mīlošs es esmu, jo es esmu ļoti laimīgs, pateicīgs. Nu, viss tas spektrs, jo es esmu piedzimis šajā laikā, kad lido lidmašīnas, krānā ir ūdens, tirgu ir lielopa kauliņi, ir pārvietošanās līdzekļi, un ir sadraudzība, un es esmu dalībnieks, un tāpēc esmu pateicīgs. Par to esmu pateicīgs, ka man Dievs neliek vairs tur pelnīt, tur tās mašīnas milžas, zin tā visu. Es par to arī esmu pateicīgs. Paēdis esmu pateicīgs. Un man ir diezgan daudz laika, es tā arī gribēju dzīvot. Es gribēju, man patīk tā kā veci cilvēki, kad ir atbrauc pie viņiem mazdēls, aizvedīs nākošu, kad tur vasarā uz kapiņiem. Tas mazdēls, jā, aizvedīšu, bet zini, pienāk tas laiks un īsti tam mazdēlam nav laika vairāk. Tas cilvēks gaidīs to visu gadu. Un es atceros, ka agrāk man bija, es pierakstīju A4 formātus divus, kas man šodien jāpadara. Viss jau arī sanāca izdarīt visu, pa ceļam viss. Bet tagad es neko nerakstu un es tikai atceros, es gribu nopirkt, piemēram, mobilā turētāju, gribu tādu labu nopirkt. Es braucu riteni, jo rokām augsti un skatīties savu raidījumu, kamēr braucu. Un domāju, ko es gribēju nopirkt? Un, kad sāku braukt ar riteni, tad atceros. Ja tas vēl nav īsti vajadzīgs man. Tad, kad es jau zināšu, tā kā tagad no rīta. Es gribu to turētāju, paskatīties, ne jau es zinu, kur viņu nopirkt. Sākumā paskatīties, pačamdīt viņu vismaz kādu veikalā, tad caur internetu pasūtīt vai Temu. Kāpēc pirkt pa dārgo kaut kādu, es arī jau vienu mētājs pagalmā, nu arī būtu pagaidu variants labs, bet tāds jocīgs. Nu, kaut ko pielāgotu sev man vajag. Tā man ir, tāpēc es esmu pateicīgs. Un, nu tā, arī braukšu ar riteni, tas būs mans, tā kā cits iet uz sporta zāli, es braukšu ar riteni, nu drēbes paņemšu tikai, drēbes saģērbšos riktīgi. Tā es dzīvošu. Un dzīvošu es kā vilkšu savas dieniņas garumā, tā arī dzīvošu, mazliet zobus pataisīšu, kaut kādu varbūt mobilā turētāju nopirkšu, brilles, nopirku pastoņu nožēloju, vajadzēja pa 12. Kaut kā tā vilkšu dieniņas, gaidīšu, ka man būs lielā izvēle. Paceļu savas rokas pateicība, mīlestība, sveiciens visiem no 1.